Arī Latvijā mēs redzam, cilvēki iet un piesakās zemes sargos, un lik pa brīdīm tas nāk tā viņveidīgi maķenīt, un tas, ko Ritvars te minēja uz nākamo gadu, varbūt mums tiešām vajadzētu kaut kā saņemties, un ne tā kampaņa veidīgi, bet jau sākt jau tagad domāt par to, un būs jaunatne noteikti, mums ir lieliski jaunatne, es par to nešaubos. Bet Lapiņa kungs, savas runas sākumā mums tādu tā kā intrigu iedeva, teikums iesākās, bet netika pabeigts par to pieminekli vienīgo, un ka šeit ir arī cilvēks, kas var turpināt šī stāsta nobeigumu. Varbūt lūdzu, esiet tik laipni pie mikrofona. Daudz jau es neko pastāstīt nevarēšu, jo ņemot vērā tajā laikā manu vecumu, tad tā tikai mazlietiņ. Es jau te nācu vienmēr pie onkula, pie Lūkina, uz skapiem bieži, vai ne, kopā ar tēvu, man maziņa pavisam. Un to pieminekli vēl uzlika. Es nezinu, mājā jau tā runāts, varbūt kādā brīdī bija, bet vienkārši es nezinu, vai mans tēvs, vai viņa māsas, Lūkinam bija 2 māsas, vai arī kopā viņi uzlika to pieminekli. Viņš bija tāds neliels pieminekli, tāds melns, vai ne, bet viņu nozaga. Viņš pazud no šejienes. Tiem pārējiem, tad tie kāpi bija tā kā, pareizi ir kā Lūkins guļ, bet uz šito pusi, uz ceļa pusi, ir vēl 2 apglabāti. Es ļoti labi atceros, ka tur vēl 2 kapi bija, un tiem kapiem bija klāt plāksnītes, vārds bija katram klāt. Tāds neliels plāksnītes bija, to es ļoti labi atceros, ka tā bija. Tāds šaurs ceļš aizauts bija, neko es daudz pastāstīt nevaru. Un tur tautas frontes laikā, ja es nenācu, vēlāk, kad es sāku nākt, tautas frontes laikā es vienkārši nevarēju nākt, jo man vienkārši nebija laika, man bija daudz cits darbs darāms. Pēc tam, kad es sāku nākt, tad tie dobeles jau bija tos baltos krustus uzlicis, un arī pieminekli uzlicis onkulim manam, to dobeles izdarīja. Bet es tā neko vairāk pastāstīt arī nevaru. Tā, paldies. Un pirms vīru koris nodzied dziesmu. Es gribu atgādināt to, ko esmu teicis jau iepriekšējos gadus, bet pagaidām, diemžēl, bez rezultātu, jo savu laiku, kad veidoja arī šī pieminekļa projektu un vajadzēja tos uzvārdus sarakstīt un tā, tad pirmais patiesībā, kas sāka jau ļoti agri šo kapu lauku pētīt, bija Jānis Rivars. Es ceru, ka viņam ir laba veselība arī šobrīd vēl, un tad es piesaistījos. Un Jānis Rivars man stāstīja, kad ir ziņas par to, ka kaut kur atrodas saraksti par šiem krustiem, par ko kundze arī minēja, kas ir redzami atsevišķās arī bildēs, bet tikai ļoti fragmentāri tēvijā un arī dažās amatieru fotogrāfijās. Bet patiesībā, ja mēs varētu iegūt šo sarakstu, un tāds saraksts esot, kāds esot norakstījis precīzi tiem numuriem, un tad pēc numuriem mēs varētu droši arī atpazīt to izvietojumu, un ne tikai Lūkins, un vēl daži, kas mums te ir atsevišķi pazīstami, kas zinām ir, kur atdusās, tad mēs varētu visu kapu lauku rekonstruēt attiecībā uz to konkrēto apbedījumu vietu. Bet, diemžēl, cik es neesmu, kā es teicu, aicinājis, nav neviens atsaucies. Varbūt vēlreiz es varu atgādināt par to, kad mums ir ļoti liela vēlēšanās, ja jūs okupācijas muzejā Inesē Dreimanai personīgi varētu pateikt, ka jūsu rīcībā ir šāda informācija, un arī kundze, ko jūs teicāt, ja jūs atceraties, kas ir blakām Lūkinam tie 2 vai 3 krusti, vai ar numuriem, vai ar uzvārdiem, mēs būtu ļoti priecīgi arī pēc šī pasākuma, ja jūs mums pateikt,
Nu, ja jūs atminaties, protams, kas tur bija rakstīts, jā. Jā, paldies, jā. Lūdzu. Es vēlos mājās pārvākt, kad Ābeles ziedos plauks, un viņu valtā iedziedi, man lēni mātos līdz. Un viņu valtā iedziedi, man lēni mātos līdz. Es vēlos mājās pārnākt, kad grūvas zeltes sāk, un viņu zeltītos graudus priekš laukos izkaisīs. Un viņu zeltītos graudus priekš laukos izkaisīs. Es vēlos mājās pārnākt, sev līgavu izraudzīt, zem Latvijas šaucošiem bērniem, ar viņu gredzenu smīt. Zem Latvijas šaucošiem bērniem, ar viņu gredzenu smīt. Es vēlos mājās pārnākt, kad Latvija brīva kļūst, kad balta zimtenes smiltīs, man salda atdusa būs. Kad balta zimtenes smiltīs,